kādas līdzības saskatāt ar saviem bērniem, pēc kādiem darbiem, nedarbiem? Ir kaut kas tāds. Faktiski. Tas pats jau ir. Es jau nezinu, ka tas tik traks bija. Sūdz jau arī tikai tā. Parasti saka, kādi bērni tāda māte. Nekādi. Kāds tās tādi bērni? Viņa mūsu bērni. Kāda bija tev bērnības sapņi? Man nebija nekāda sapņa. Es vispār nebija laika sapņiem, bija jāstrādā. Nebija nekāda sapņa. Mēs nebūsim pirmie, kas atkopsies ASV, pirmās izies no krīzes, tad būs Eiropa kopā ar Krieviju, un tikai pēc tam mēs prognozēja uzņēmējs atklāto pārkāpumu apmēri ir mērāmi miljonos. Kādi tur sapņi, tur pateica, dari to visu. Jā. Iespējas jau tā nebija. Kaut ko izdomāt, oi, es izaugšu, kļūšu par to. Vienkārši pārāk daudz darba bija, jo pat cik laukos dzīvo, tad tur tā, skola, māja, Latvijā turpināsies Starptautiskā valūtas fonda un Eiropas komisijas pārskata misija. Cik es dzirdēju, tad nē, ko tad tur Latvijā vēl jau vairāk laukos palika, piemēram, jādodās projām, nu? Nu, godīgi pateikt, mēs arī apsvērām domu par prombraukšanu. Vienkārši tā izdzīvošana bija ļoti smaga palikusi jau. Bet pašlaik mēs kaut kā... Ūdens mutē vēl nesmeļās, tā līdz ar lūpu. Būs tā, ka mēs varbūt bērniem vairs ēst nespēsim iedot. Latvija uz sliekšņa parādu verdzība vai ekonomikas izaugsme. Pašlaik ir jāturas pie naudas. Ko es vēlētos, lai jūs bērni piepildu dzīvē, kas varbūt nav izdevies jums? Es gribu, lai viņš kļūst par slavenu motobraucēju. Es domāju, ka viņam Viņš Denis? Jā. Viņam iegūt labu izglītību. Tā vispār es domāju tā, nu. Piemēram, kaut kādas pretenzijas, teikt, nē, tev jāiet, tu nedarīsi to, nav taču tā. Nē, nav, faktiski lielāko daļu visu atļauj. Viņam ir jāiemācās vienkārši. Pašiem jābūt patstāvīgiem. Latvijas Radio 2. Valsts kontroliere Ingūna Sudraba atzīst, ka liela daļa atklāto pārkāpumu valsts iestādēs ir saistāmas ar amatpersonu domāšanu un klajo likumu ignorēšanu. Likumi jau traucē domāšana, pati būtība ir tajā rīcībā, ka nekas cilvēks neaptur no labumu gūšanas sev, sacīja Sudraba. Latvijas ekonomika pēdējā gada laikā piedzīvojusi strauju lejupslīdi. Lai palīdzētu stabilizēt makroekonomisko situāciju, Latvija vienojusies ar starptautiskajiem aizdevējiem par 7,5 miljardu eiro aizņēmumu saņemšanu. Mums, piemēram, vispār uz Rīgu atpakaļ nemaz negribētu iet vairāk, tāpēc, kad Rīgā tomēr bērniem ir bišķi tā dzīve nedrošāka nekā šeit Baldonē. Jo mēs dzīvojam tomēr tā kā skatās Baldones lauku teritoriju. Man ir bērns, kur izlaist ārā no mājas, viņiem ir kur skraidīt. Mašīnas nevar sadauzīt, krutas lielas, dārgas, tā kā mums bija Rīgā. No tā viedokļa augt laukos, citu uzskata, ka tas ir laucinieki dumi. Īstenībā otrādies. Jā, es tagad pārvākušies uz Baldoni, uz laukiem atkal. Tāpēc, ka viss tas atmosfēra, gaiss, cilvēki. Tā kā Rīgā nav ko darīt. Ko tu tur darīsi? Asfalts un viss. Jūs tā vienmēr darat?